Man ir 37 gadi un atklājās pagājušā gada maijā. Man bija vēdera aizcietējumi, vēdera pušanās, bet tas, kad varētu būt vēzis, man ģimenē nevienam nav bijis. Tāda doma pat nebija. To es arī biju meklējusi internetā, to iemeslu, kāpēc tas tā varētu būt. Es zinu, ka cilvēkiem pēc 50 gadiem viņiem ir valsts apmaksāta pārbaude uz šo vēzi. Un, kad pastiprināts risks ir tiem, kuriem ir bijis radiniekiem kādam. Bet man pilnīgi nekas nav. Es vēl aptiekā iegāju, prasīju kaut ko. Viņi saka, jā, jums stresains darbs, un toreiz bija maijs, un tiešām bija liels stress darbā. Un sēdošs darbs un stress. Tad paņemiet, padzeriet tur tabletītes kaut kādas iedeva. Bet viņas man nepalīdzēja, visu dienu nostaigāja, vēders neiziet, piepūtās, tā kā grūtniecei 7. mēnesī. Un vakarā aizbraucu uz Gaļazaru, pat aizbraucu uz uzņemšanu. Tur uzreiz sāku izmeklēt. Neko neatrada, ne sonogrāfijā neko neredzēja, ne arī rentgenu neko neredzēja, visu, ko taisīja. Magnētisko rezonanci netaisīja, kompjūtera tomogrāfiju. Tur arī neko neredzēja. Un tad nākošā dienā, sestdienā, dežūrārsts teica, kad atgriezīsim, apskatīsimies. Tad arī atklāja, kad zarna ir aizaugusi ciet pilnībā. Un man neko neteica, es tā arī nezināju, kas man ir. Es vairākas dienas gulēju, kad man beigās vīrs pateica, ka tev audzēju izoperēju. Viņi nosūtīja to audzēju uz analīzēm, un analīžu slēdzienā bija rakstīts, ka ir metastāzes gan tuvākajos limfaudos un taukaudos. No jūnija mēneša pēc Līgo svētkiem sākās ārstēšana ar ķīmijas terapiju. Tikko pirms 4-5 mēnešiem man likās, ka tas vēl tas nav tik nopietni. Jā. Man bija jāiet uz darba ekspertīzi, lai piešķirtu invaliditāti. Es viņiem teicu, kas pa invalīdu, cilvēkam vēl nav 40 gadi, ka es nejūtos kā invalīds. Pirmais ķīmijas terapijas kurs man bija ar tabletēm, kuras varēja dzert mājās. It kā vieglāk, ka nav jābrauc uz slimnīcu un nav tā atmosfēra, bet viņi man nepalīdzēja. Bija smagas blakus parādības ar plaukstām un ar pēdām. Un decembrī doktori man nomainīja uz citu ķīmijas terapijas kursu. Tagad man ir otrs ķīmijas terapijas kurs. Jau es esmu izgājis 11 reizes. Vēl tā kā 12. un 13. tā doktora sola. Man, protams, gribētos tā cerēt, kad es esmu vesela. Es iziešu ķīmijas terapiju un būs viss kārtībā. Cik es zināju, ka man toreiz vēl nebija 4. stadija, ka man tikai 3. stadija, kad 30% izārstējās pilnībā. To es pat atradu internetā informāciju. Un tā kā man pateica, ka nē, ka tā pirmā ķīmijas terapija, ka viņa neiedarbojās tomēr tik labi, kā bija cerēts. Tad bija tāds sašļukums. Tas ir ļoti vēlams. Kā man doktori pateica, ka visā Eiropā tāda praksa ir, tas medikamenti tiek lietoti kopā. Un kad ir labi rezultāti, un, ja var atļauties, tad ir ļoti vēlams, kad viņus pērk atsevišķi. Tātad cilvēkam pašam ir jānopērk kaut kas un papildu tai ķīmijterapijai jālieto? Jā. Labi, tagad ejam nākamais solis. Cik tas maksā? Tas ir viena tā doza, kas ir uz manu svaru, tie ir 1065 lati. Tas ir katru 2. nedēļu. Kā mana ķīmijas terapija, tā man katru reizi laiž caur sistēmu kopā ar ķīmijas terapiju pirmajā dienā. Jo šīs zāles viņas tā kā noārda vēža šūnas apvalku un ļauj tai ķīmijas terapijai pataisno uzreiz to šūnu, iznīcināt to šūnu. Jau kopš decembra mēneša mēs tā arī katru reizi pērkam. Bija variants, kad varēja rakstīt, es tagad nepateikšu, kā sauc to instanci, kaut kāda veselības instance, kur varēja lūgt, lai kompensē. Es arī decembrī uzrakstīju iesniegumu, lūgumu kompensācijai, bet viņi pateica, ka līdzekļu nav. Uz 4 lapām bija atbilde, kad ļoti gari un plaši, kad nevar.